Labvakar! Tātad, šodien man ir tāds uzdevums pastāstīt par siltināšanas materiāliem tādā kontekstā, cik viņi dabiski ir, vai ir kāda starpība ar dabiskiem, nedabiskiem, vai vispār tāds jēdziens eksistē un ko tas īsti nozīmē. Tad mani sauc Anatolijs Burnēts, esmu certificēts ekoenergo auditors un Rīgas Tehniskā universitāte. Man teica, baigi nesteigat YouTube kamerā. Jā, pasniedzu būvniecības siltumfiziku un ekoenergoefektivitātei. Un šeit prezentācija ar pāris slaidiem man palīdzēja mana doktorante Līga Puzulē, jo viņa arī tieši savu doktora darbu raksta par sustainability, par ilgspēju, un kā mēs varam panākt to, ka mēs tā kā nekaitam vidi arī būvniecības laikā. Es zinu, ka šo prezentācijas laikam varam droši uzdot jautājumus, ir mikrofons, ko tad mēs varam jums iedot, lai to jautājumu var ierunāt, un tad jautājums mums ierakstīts arī programmā. Jā, tā kā lai nav tā, ka es stāstu, tad ir garlaicīgi paliek, īsi aizmīgi, un es jau arī tad droši vien var padiskutēt, pajautāt, jo es redzu šeit arī ir speciālisti, tādi ievērojumi, kuri jau varbūt arī kaut ko vairāk zina nekā es, tā kā būtu interesanti uzklausīt arī jūsu viedokli, jūsu pieredzes stāstus un tā. Bet, sākam par to, kas slikts, kas labs ir mūsu ēkam, padomju laika būvētam ēkam. Tas ēkas ir sliktas vai labas, vai tam ir tikai trūkumi, vai arī, zinām, arī ir kādas priekšrocības. Vai kāds var nosaukt kādu priekšrocību, vai kāds labs ir tam ēkam. Tad mums ir trūkumi, ir arī priekšrocības. Trūkumi ir nesiltinātas norbiļu konstrukcijas, ko mēs gribam arī siltināt. Bet īstenībā uz dotu brīdi tā ir diezgan laba priekšrocība, ka tā ir parasti, tā ir laikus, mēs būvējam parastas vienslāņu viendabīgas arsienas, tā bija ķēģeļu siena vai kāds keramzītbetons vai kāds panelis, viņš ir viendabīgs, tad viņu ļoti viegli var nosiltināt, var pielietot efektīvus risinājumus. Un tagad ļoti svarīgi darīt to pareizi, lai pēc gadiem 20 nevajadzētu to pārstrādāt, jo Eiropā, Skandināvijā jau ap 80 gadiem jau parādījās tā siltuma izolācija kā tāda, tad viņi sāk to izmantot, un te biezumi nebija pārāk lieli, tur 50, cik tur milimetri tas papildu biezums arī bija. Un tagad, kad viņam tā renovēta ēka, vienalga jārenovē, neskatot uz to, ka ir izolācija, tad viņi jāplēš nost, kas arī palīdz, pastiprina, palielina tas izmaksas un padara to projektu daudz sarežģītāku. Un arī jau tagad es sastapos ar to, ka ir mājas, kuras bija renovētas 90. gadu sākumā ar plānu izolāciju. Viņi arī sāk domāt par to, kā mēs varam tagad viņu vēl uzlabot, vēl ko virsū pielikt klāt. Tā kā principā tagad mums ir unikāla iespēja, ņemot vērā, ka Latvija ir nosiltinātas tikai zem 10% tas mājas, tad mēs vēl varam izdarīt visu ļoti pareizi. Tā kā tā zinām ir trūkums, bet mēs varam viņu izmantot un padarot par priekšrocību. Diezgan augsts gaisa noplūdes līmenis, tā ir pareizi būtu teikt, liela gaisa caurlādība, mums nekontrolēti puš no visam pusēm. Atkal negatīvi, bet pozitīvi, ka ir pietiekama gaisa apmaiņā. Mazākas problēmas mums bija ar pēļiem sēnētiem, tomēr bija diskomforts dēļ tā, ka mums jau visu laiku pūtā. Bet rezultāti ir pēļiem sēnēties, ja mums ļoti blīva ēka, mēs viņu neventilējam, tā kā pārādas par tā kā arī trūkumi, zinām, mērā. Mazi dzīvokli, it kā tas ir trūkums, vai ne, bet ja mēs paskatāmies jaunus projektus tagad, kas notiek, tur arī tie jauni dzīvokļi, kur 3 guļam istabas, vai kādam ir jauns projekts, tur 3 guļam istabas, 1 guļam istaba ir 10 kvadratmetri, tāda laukumā. Bet tas ir labi, mēs dzīvojam diezgan kompakti, 4 cilvēki dzīvo 80 vai pat mazi kvadratmetrus, izdala to pašu siltumu daudzumu, ja viņi dzīvotu, lielē privātmājā, un tad tiem siltumu izdalumu pietektu eko arī apkurina, tad viņi energoefektīva, maza, kompakta, varbūt šeit nav tik visi efektīvi, bet, zinām, mēs varam kompensēt siltumu zudumu, kas? Uzēsim par, man ir jautājums par, es esmu saskāries tikko ar jaunu māju, kurā vispār nav ventilācija. Tūlītās, jā. Tu vari man mikrofonu nāst, bet es tādu iedošu katram. Jā, man vieglāk būs. Jā. Dzird? Jā. Sakāries ar nesen celtu māju, kurā vispār nav ventilācija.
kā tāda. Un, nu, jā, siltināt ir fine, bet, nu, bez ventilācijas māja nevar pastāvēt pa lielu. Jā, tieši tā. Es varu paturēt pie sevis, tad man vieglāk, es redzu. Jā, par to ventilāciju, ja mēs paskatīsimies labi nosiltinātu ēku, mēs viņu labi nosiltinām. Labi nosiltinām, liekam biezu izolāciju, 200 mm, un viņu labi ventilējam. Nu, tā kā vajag, tā kā māca rokas grāmatas, tad tas patēriņš uz ventilāciju būtu puse no kopējā patēriņa. Nu, tas zudumi, ko mums vajag uzsildīt vai no caur sienām, vai no caur gaisu, labi, mājām ir puse. Sanāk lielākais ietaupījums, un mēs kaut ko gribam uzlabot, ir ar ventilāciju. Bet pie nosacījumiem mēs labi ventilējam, jo, diemžēl, tā ventilācija, tā kā mēs to neapzināmies, tā laikam atsevišķa tēma varētu būt, kā mēs varam tomēr veicināt to telpu veidināšanu. Cilvēks to nejūt, viņš pierod, nu kā ienākot iekšā, labs gaiss, bet pakāpeniski viņu piesārņojot, viņš pierod pie tā un vairs nejūt, ka ir slikti. Jā, tā kā teoretiski mēs tagad runāsim šajā prezentācijas ietvaros tikai pa pusi no siltuma zudumiem, tāda labi, nu, klasiska, tiksim, mūsdienu mājā, ja mēs runājam. Jā, un tad, ja mēs paskatīsim, ko mums vajag darīt, mums vajag nosiltināt arī sienas, nu, logus nomainīt, atkal liels izaicinājums par to, ko ar viņam darīt, jo tagad jaunie logi ir divreiz efektīvāki nekā tie, kuri bija pirms 20 gadiem. Raut viņus neraut atkal liels. Termiskie tilti, ok, šodien nerunāsim, bēniņi, parsegumi, tad faktiski tie ir tie elementi, kur mums noteikti siltuma zudumi, tad mēs gribam to nosiltināt šodien. Mēs tā runāsim par to siltināšanu, tad ko tad virsu pielīmēt klāt. Nu, principā, manis pēc, vienalga, kas jums tur ir par rokai, kas ir pieejams, jo visam, ja galvenais, lai ražot viss, un viņam ir savu tehnoloģiju. Principā mēs paskatāmies, kas notika pa pasaulē, piemēram, Briselē, ko tur man bieži sanāk būt, ja, visas ēkas, jaunas ēkas, ko tagad būvē, viņa viss ar poliuretāna izolācija purs, ar alumīnijas foliju virsu, ar gaisa tādu šķirkārtu, un visi jauni projekti, štansē. Un tā interesanti, Kipsela viena tāda forša māja, kā forša, tā izskatās iespaidīga liela, ja, privātmāja būvēs, un tieši tāda tehnoloģija, laikam kāds eirodeputāts tur tagad savu uzbūvējis tur māju. Bet jā, it kā nekādas vainas nav, bet, labi, man šeit ierakstā daudz ko nevar stāstīt, bet, arī nevar nepastāstīt, jo dzirdēju, sanāk kolēģi no Igaunijas, tādi pētījumi gluži viņam dziļi nebija. Sanāk, ja izmantotu to pūru tādu izolāciju tieši uz dienvidu fasādes, bez gaisa šķirkārtas, tieši saules ietekmē, jā, tad tur sāk izgarot tādas gaistušas vielas, pat aiznākamais laiks būs, un tad kaut kā tā smaka no sākuma ir nepatīkama, bet ar laiku viss pazūd. Jā, tā kā tas it kā skaitas mūsu, tā kā platumgrādu šeit nav tik varbūt vidi draudzīgs materiāls, bet izmanto ļoti bieži. Tad mums ir te bērami materiāli, un īstenībā reko materiāliem, te bērami materiāli, viņi pārsvar ir arī bērami. Tad mēs varam ļoti efektīvi nosiltināt tādas nelīdzenas virsmas, kur tiešām būtu grūti piegriezt visus materiālus. Bet tā minerālu vāti mēs arī tagad drīz uzzināsim, cik viņi ir efektīvi vai nav. Ārzemes rekur arī energoefektīvi, tas ir tā, kā bija Dānijā. Rekur, nezinu, cik tur uz acis sanāk, 350 mm putu polistirola loksne pielīmēt klāt. Tā arī nepardzīvo par to. Bet arī Vācijā bija ciemati apmeklēti, kur viņi izmanto sienu, tādus arī materiālus ekoloģiskus, tas ir niedras, jā, droši vien, ar līnu un kokšķiedru vātes. Tā kā tur jau mums pārādās eko-energoefektivitāte, bet arī pirms kāda laika energoefektivitāte un eko tā kā vides, tiksim tā, nospiedums vai kā viņi nosaukt, jā, kā viņi dabiskie materiāli. Un jā, šo tēmu papētot pirms gada, es sapratu, ka agrāk bija daudz izteiktāka robeža starp ekoloģiskiem materiāliem un ekoloģiskiem. Tagad iet, zināmā mērā, tā kā grūtāk viņus nošķirt, par to arī pārunāsim arī šodien. Un vēl jauns veids, kas tagad Latvijā tiek ieviest un atbalstīts, ir modulāra renovācija, kur jau mēs izmantojam iepriekš izgatavotus paneļus. Tad tur, manuprāt, ir tā lielākā iespēja, kur mēs varam tos dabiskus materiālus izmantot, jā, jo tur ir iespēja gan izmantot beramus materiālus, gan arī gadiem, kad mums ir ierobežots daudzums, jā, varbūt kombinēt vairākus materiālus. Viens no projektiem jau Latvijā bija nosiltināts ar tādiem paneļiem. Sanāk, uz vietas nav ne sastapnes, nekas, ir tikai viens krāns, 5 darbinieki, 5 dienas.
un ir visu uztaisīt, nav ne materiālu pārpalikumi, nav uz vietas griešanas darbu, ne putukli, nekas. Tā kā arī, zinām, mērā šeit mēs skatāmies uz tāda no tā punkta, no skatu, kā mēs to vidi ietekmējam ar tiem būvdarbiem. Kas tur ir pa materiālu? Šeit bija akmensvāti pārasta, jā. Bet teoretiski var tad arī bēramos jau bērt. Bet arī sanāk tajā laikā, tas bija 2020. gads, diezgan liels izmaksas bija. Kāda pusotras, 2 reizes bija dārgāk nekā ar parasto. Nu, uz to panīmienu siltināt. Bet jautājums, kāpēc mēs vispār gribam nosiltināt savas mājas? Kādam ir atbildi uz to, ja kāds grib nosiltināt tas mājas? Kāpēc valsts atbalsta māju siltināšanu? Vai Eiropā? Nu, tas ir vai tāda trauca kādam tur augšā saimā, par tu gulit? Māciņiem, jā. Sanāk valsts pēc idejas, viņi jārūpēs par to, ka viņi var apgādāt paši sev. Jā? Ja mēs varam visu enerģiju saražot uz vietas, ko mums vajag, jā, tad būtu ideāls gadījums. Bet uz otru brīdi mēs saražojam kaut ko pēc pēdējiem datiem, mums diezgan labi veicas atkarība. Šeit mums, Latvija diezgan tāds krītums, arī mēs redzam, 21. 22. tas krītums ir uzliek, ka mēs esam samazinājuši savu energo neatkarību. Eiropa pat arī pieaug, nav tik labi tur iet. Un, lai nebūtu atkarīgiem, mums vajag svarīgi, lai gala patērētājs ir energoefektīvs, lai mēs varam uz vietas saražot, lai nav jāimportē. Nav tā, ka mums pēkšņi apstājas energo piegādē, un vairs mēs nevaram neko nodrošināt, jā, ne siltumu, neko, jā, ne ražošanas procesus. Tā kā tas ir viens, varbūt droši vien, par ko jārūpējas, protams, valstīm, arī jārūpējas par to, ka mēs jau piesārņojam vidi, protams, samazināt fosīla kurināmu un arī enerģetiska neatkarība, par ko tas tikko bija tas stāsts. Bet arī eko īpašnieki tagad aizvien vairāk aizdomājas par ietekmi uz vidi, tāpēc arī šodien arī droši vien tā tēma arī ir, ka ekoloģiskie tie materiāli, protams, enerģijas izmaksas, ko mēs gribam ietaupīt, un, principā, termiskis komforts. Mana skatījuma, ko mēs visvairāk iegūstam, tā būtu termiskis komforts, ja mēs vēl ierīkojam ventilāciju, tad tieši mēs dzīvojam varbūt par to pašu naudu, varbūt nav tas ietaupījums tā, kā mēs gribam, ja? Bet mēs tiešām iegūstam normālu vidi, kur var uzturēties ilgstoši maziem bērniem, varbūt cilvēkiem gados, vai tā, un par to arī, protams, par to pašu naudu dabūt labāku komfortu. Jā, un arī gaisa kvalitāte kopā ar termisko komfortu. Tā kā, jā, ietekme uz vidi, protams, interesē gan valsti, gan eko īpašniekus, un tad šeit, jā, vai mēs viņu varam samazināt vai nē. Nu, protams, par to termisko komfortu, ko es tika minēju, kā nosiltināt. Eku mēs jau dabūjam gan siltākas virsmas temperatūras, gan patikamu gaisu un tā. Un jā, tur bija ārzemes pētījumi, kā cilvēki skatās uz dažādiem tur kritērijiem, šodien tas detaļas neejam. Bet arī lielākā daļa no respondentiem tomēr skatās uz gaisa kvalitāti kā tādu. Nu, ok, labi, mēs Rīgā jau sākam siltināt tās ekas, pirmas bija tālāk 2012. gadi nosiltināts, mēs panalizējam 10 ekas aptuveni tāda bišķiņa galīga periodā. Nu, tīri nosiltina tas sienas, jā, nedaudz uzlabojam ūvērtību. Nu, tas patēriņš nokrita ekam, kuras bija renovētas tālies, tas 11. 12. gadā, ap 40%, 35-40% vienkārši pārasta siltināšana, bet tur jau nebija ne gaisa kvalitāte, ne ventilācija, nekas. Ja mēs iestriktu ventilāciju, uz 247 mēs esam mājas, bērni vai vecvecīgi vai kas, tad tas patēriņš nenokristu, protams, jā, bet, jā, tur parādās citas tehnoloģijas. Bet atkal, ja mēs varētu kaut cik nedaudz regulēt tas akora sistēmas, patēriņu vēl vairāk samazināt. Tā kā, jā, teoretiski šeit mēs samazinām, cik tur 40-80 kWh. Bet kad tika tā renovācija sākas, Eiropa vai kā, visa sāka aizdomāties, jā, bet ar ko mēs renovējam? Mēs renovējam ar minerālu vāti, ar putu polistirolu, kādas vēl tur materiāli toreiz bija. Bet jautājums, no kurienes tie materiāli rodas? Viņi taču pats par sevi tur, neatniek uz būvlaukumu. Lai toreiz mēs, kad saražot akmensvāti, vajag sakausēt akmenī. Cik daudz enerģijas vajag, lai paņem granīta gabalu, un sakausēt vai tu putu polistirolu. Sāk domāt par tādu terminu, es nezinu, ka viņi iztulkot, tur visu kaut ko man Google piedāvāja, embodied energy, ieguldīta, iesaldēta, vairākas tur kombinācijas bija. Kāds nav nejausmas. Tā kā enerģija, ko mēs terējam, lai to materiālu sāražot, piegādāt un iestrādāt, un pēc tam vēl utilizēt.
parādījās tāds iedziens pirms 10, 20, 15 gadiem. Un tad, tad visi sāka domāt, ka, liekam ekoloģiskus materiālus, niedres, sienu, kas tur vēl varētu būt, kānieku izolāciju. Jo šita dedzina gāze, viss ir slikti, viņa dedzina gāze, ietekme uz vidi, enerģijas patēriņš, un atkal, ja mēs vedam vāti, mēs vedam gaisu. Un viss tikpat labi būtu, var arī teikt, ka ekoloģiski, neekoloģiski, bet viņi ko izdarīja, viņi dabū izziņu, ka viņam ir zaļa enerģija. Amerika tas viņam derēja arī. Nukleāra, tā kā viņi atomstācijas, tagad ir zaļa enerģija, un tad teoretiski, ka mēs esam nezaļi, mēs esam zaļi. Mēs izmantojam saules enerģiju. Un tāpēc pirms tiem gadiem, 10, diezgan daudz varēja atrast informācijas par embodied enerģiju, ieguldīt enerģiju, cik izmaksā saražot materiālu 1 kubikmetru. Tur bija vairāki pētījumi, šeit 95. gads, šeit es arī dabūju. Un tagad, kad es meklēju pirms pusgada, vairs tos datus nav. Tā kā ražotāji, viņi viens otru skatās, konkurence, visu kaut ko tu pasaki, iesūdz tiesā un tā tālāk. Bet bija arī tādi indikatīvi lielumi, kur mums celuloza, tie ir būdi, tie ekoloģiski tie sauktu, kur viņam tas patēriņš kilovatstundas uz 1 kubikmetru ir daudz mazāks. Mēs varam redzēt uz starpību šeit pret glezvulu, stikla vāte, akmens vāte un putu stikls, kas būvniecībā, mēs neizmantojam. Un tad pirms tā laika diezgan viegli varētu teikt slikts vai labs. Tagad vairs, diemžēl, tik viegli jau neiet ar to. Un 1,4 stāvēki, ko es rādījums, ko norunājam ar paneļiem, mēs tā paskatījums, cik tā embodied enerģija var to aizņemt enerģijas. Šeit ir visāda renovācijas scenārija, ko mēs kā atkarība no tā, scenārijas, ka mēs ļoti, ļoti labi to nosiltīnam ar visu kaut ko tikai varam, izmantojam dažāda veidā apkuru avotus, tur, central heating, tur tā, bet sanāk tā embodied enerģija kopā ar kolēģiem, nav tā kā mans izgudrojums ar kolēģiem no Dānijas un kas tur vēl tu mums bija, partneri no Eiropas, embodied enerģija, viņi neko daudz neizņēma, tur kādi, 6-8%. Tā, ko tu sāražo, veidi, pret to, ko tu ietaupīji, 23 gadu laika. To, ko tu, ja tu paredzīs nojaukt pēc 5 gadiem, tad viņi būtu lielāks īpatsvars, bet ja viņi kalpotu tev garākai, nekas daudz tur nav. Bet arī te dati tādi sensitīvi, kas saka, vairs viņi nav, un katrai valstim, tāpēc idejas jau pašiem tur jāreķina, cik tur ir. Līdz ar to, tad šeit ir tādi mazi ierobežojumi. Bet, ja mēs paskatīsimies, kas arī notiek pasaulē, ir tāda vides dizaina vadība. Šī kaut kā man nesaglabājas visas prezentācija, bet nekas. Leadership in environmental design. Pilns nosakums, es kāds internet var paskatīties, vides dizaina vadība, Amerika izstrādāta sistēma, kā viņi certificē savas ekas. Un attiecībā uz tam ekam, uz tiem materiāliem, tā skaitā arī izolācijas, siltināšanas materiāliem, viņiem produktus, kuri, savakti, tur bija 500 jūdzes, tas sanāk 800 km no būvlaukuma. Kāda 10 vai 20%, tur atkal viņam parādās tur alternatīvas vilciens vai krāvas mašīna vai kā tu skaitīji, bet ideja sekojuša, ka nevar tā, ka to no Jaunzēlandes atved Hūku, viņš ir ekoloģisks. Pēc tam ar lidmašīnu pieņemsim. Tad pasmaidīt, man būs drošāk. Un tad teoretiski arī mēs ekoloģiskumu vai ietekmi uz vidi sākam vērtēt bišķiņ ārpus tikai to, cik viņš ir no niedriem vai no kaniepēm. Paņemtus kaniepes no Kalifornijas, atvedi šeit vairs jēga zud teoretiski. Šādam te izolācijas materiālam. Bet ir teoretiski, to var ievērtēt. Ir arī Latvijas certificētas ekas ar līdu un brīm sistēmām. Nezinu, arhitekti vai nav kas var komentēt. Un tagad, dēļ tā, ka tas embodied enerģija grūtāks rēķināt, parādījās tāda iedzina, ka dzīves cikla novērtējums, dzīves cikla izmaksas, LCA un LCC. Visur tagad to piemina, visur to pat raksta. Faktiski tas būtu kompleksa novērtējums kaut kādam risinājumam, kas jau ievērtē izēvielas, ražošanu un arī pārstrādē.
Transports, kā tu piegada, arī kā tu uzstadi, eksploatācija, vai viņi var arī pārstrādāt to materiālu. Nu, viņš ekoloģisks, bet ja viņi kaut kāda piemaisījuma vai tur kas, tur īsti nevar viņu utilizēt pēc tam. Atkal tas sasilšanas potenciāls. Nu, šeit embodied energy, man tur iztulko kā iestrādāt enerģiju. Nu, ūdens resursi un arī, protams, gaisa kvalitāte un kā tas ietekmē to veselību, vai tur nav tādi, nav ķīmiski piemaisījumi. Nu jā, tas ir tā kā tas jauns, pēc kā arī vādas novērtēt tāda kopējo vides draudzīgumu, vai kā to nosaukt, vai vides ietekmē. Un līdz ar to, jā, ar kolēģiem tur ieteicāt par tiem ekobūvu materiāliem, nu, tomēr tā safokusētas bišķiņ tā kā šaurāk, tie ir tie materiāli, kuras tiek izmantotas dabiskas izcelsmes izēvielas, koks, mals, kanēpes, kas tur līnija un tā tālāk. Bet ir vēl viena interesanta schema, to vēlāk noskaidrosim. Nu, Latvijā, protams, mēs izmantojam koku materiālus, nu, tad vēl kas mums ir kanēpju izolācija un tā. Nu, protams, teiksim, ja mēs runājam par tādam plānam izolācijas materiāliem, nu, tad viņus izmanto arī no iekšpuses, kā skaņas izolācija, mitruma akumulēšanas slānis un tā. Bet īstenībā baigi liela izvēle tur nav. Faktiski kokšķiedru vāte arī ir tāda masveida produkts, kas mums ir pieejams. Bet kad arī jāskatās par to veselību, ir tagad jauns, uz ko arī skatās jaunas Eiropas direktīvas, kā arī jāmonitorē gaistošo vielu piesārņojums. Mēs visi labi zinām par CO2 tagad, par mikrodaļiņām vai putekļu daļiņām, bet ir arī tagad gaistošos vielas, ir MK noteikumi par to. Faktiski tie ir savienojumi, kuri izdalas ar temperatūru zem 250 grādiem, un faktiski lietas, nezinu, plasmasas, rotaļlietas, jā, kuras no plasmasas, un kā viņi diezgan var just kaut kā ienākot telpā, ka kaut kā tā smaga tāda, nu, īpatnē. Vienreiz arī amerikāņu seminārā viens profesors uzstāsta, visiem patīk nopirkt jaunu mašīnu, un visiem patīk jaunas mašīnas smaka, nu viņš tā pajaukoja, tā būtu nāves smaka, ja, kamēr izgaro, līdz ar to labi nopirkt kādu 10 gadu vecu mašīnu, nu, vairāk laika pavadīs, brauc tā ritini, kamēr mašīna servisa, tad būs veselīgāk, ja. Bet, nu, īstenībā tik slikti nav, viņi neizgaro visu laiku. Viņi izgaro noteikti, kamēr neizgarojas tas saistvielas vai tās piemērsījumi. Nav tā, ka visu mūžu viņi izgaro. Sevišķi, kad mēs nokrasojam telpas vai mēs izmantojam silikonis vai tādas lietas, jā, tad tur ir sākumi, bet ar to var viegli tikt galā, nu, pietiekoši izveidi no telpas. Diemžēl mums ar to vēl nav tik laba pieredze. Bērnu dārzā pa brīvdienām ātri nokraso skāpišus vai nomaina skāpišus, un bērnu drebas pēc tam pēc krāsam diezgan ilgu laiku smīt, kamēr tomēr nebija sasmērētas. Un šeit parādās tāds interesants tas, par ko var arī pārmest ražotāji vai tur kā, ir vai nav tas gaistošas vielas izolācijas materiāls. Šeit, diemžēl, tad varbūt to prezentāciju pārsūtīs, pēc tam bija dalībniekam vai nepārsūtīs, links arī uz tiem pētījumiem, nu, kur ir skatās tas vielas, citas gaistošas vielas, un jā, tas putu polisterola, nu, ka viņa tur kaut ko atrada, ka tomēr tur pārsniedz limitus, bet atkal nav skaidrs ne ražotājs, nekā, vai tā ir Ķīnabija, vai kā citur, un kāda laika perioda. Tas nav tā, ka visu laiku viņš izgaro, jā. Bet atkal šeit ir svarīgi saprast, kāpēc varbūt tas nav slikti, un īsti varbūt ekoloģiski materiāli tādi daudz dzīvokļu apbūvei nav. Tas varbūt potenciālis tirgus, tāpēc, ka mēs nosiltinam savus mājas no ārpuses. Principā kā tādu, jā, un tad iekšpuse, mums tas vairs nav, tas viss ir ārpuse, viss iepakots arī apmituma un ventilācija, nu, kā gaisa tur arī stirkulē, tā kā varbūt nemaz tik traki arī nav. Bet, kur viņam tāda wood fiber būtu, nu, tas ir kokšķiedru vate, jā, aptuveni, vai kokšķiedru ne vate, bet board tā kā plāksnes, jā. Nu, viņam tā kā jau bija viss ir ok, bet arī redzam, ka arī pēc 28 dienām, kad jau paiet tas laiks, ka kaut kāda daļa izgaro. Un par to pētījumu diezgan ir daudz, bet metodika nav tur skaidra. Un kopumā, principā, varētu būt riski, kā arī ekoloģiski materiāli, lai nodrošinātu to uguns izturību. Te piemaisījumi varbūt arī kaut ko var bišķiņ izraisīt. Bet tas nav tā, ka cilvēki, nu, kaut ko slikti jūtas vai kā, nu, tas ir kopēja, mums ir visur kaut kāds tādas, nezinu, mākslīgas lietas un nekvalitatīvas, nu, tas varētu būt. Bet kopumā, nu, kas viņam tur bija, nu,
par laiku 28 dienas, nu, pāriet izgaro un nekas tik strāks nav, bet, nu, tas daži tur skeptiski pret tiem DPI žurnāliem, bet tomēr ir labi pētījumi. Tā kā principā tas ir iespējams, bet tas nav tik izlocis materiāls, tas viss mums ir apkārt, un tāpēc arī uz krāsam uz tam ir arī atsevišķi markījumi, tad arī kolēģiem pēc tam vēl būs slaids par to, kā tas izskatās. Jā, un tad principā, kā izlietas, nu, kā mēs noskaidrojam, jā. Ja tas ir apdares materiāli, tiem ir ļoti svarīgi, lai tas gaistošas vielas tur ir nodefinēti, kāds ir, jo mēs izmantojam iekšā, ja mēs izmantojam ārā, kad varbūt nekas tik slikts nav. Nu, jā, tā kā tas, piemēram, var rakstīt, ka, ja es aizlieks izmantot divus kaut kādus tur ftalātu veidus, nu, kad tu saprati, tur ir vai nav tas ftalāts, nu, kurā te var uztaisīt analīzes, es nezinu, Latvijas universitāte kaut kur pie ķīmikiem, vai pie mūsu RTU ķīmikiem. Jā, nu, tas tā kā jāpauļos uz certificēšanas, tiem certifikātiem, nu, tur, jā, un tā. Pat MDF kaut kā jau bišķiņ jau piesies klāt, ka jā, tā formaldehīdi kaut kā, nu, jā, tas ir mēbeles lietas, bet atkal tas jau netic uz eku siltināšanu. Jā, un ir certifikāti, Environmental Production Design, tur to visu atrunāts, bet atkal diezgan daudz tas literatūras, bet no manas puses, ja mēs skatāmies, mēs nosiltinam tomēr no ārpuses, un viss tas nav tik mums svarīgs, jā. Un principus, ko mēs skatāmies uz siltumvades spējas koeficientu, kad mēs izlūstam materiālu, ja mēs gribam panākt lielāku energoefektivitāti, mums jāskatās, lai viņš ir mazāks. Un principā tālāk būs salīdzinājums, varbūt tur detaļas, tur pēc tam varas prezentācija paskatīties, bet kopumā ekoloģiskiem materiāliem tas koeficients ir nedaudz lielāks. Nu, ekoloģiskiem tur nekā tur būtu polisterolu vai akmensvātī, tur starpība ir minimāla, nu, teoretiski tur būtu tev lielāku biezumu jāpieliek klāt, lai dabūtu to pašu energoefektivitāti. Faktiski ražotāja deklarācijas ir šis koeficients, jo viņš ir mazāks, jo vairāk, nu, jo mazāk siltuma iet caur šo materiālu kā tādu. Nu, un arī dālot viņu ar biezumu ar to ļamdu, mēs jau dabūsim, cik tur viņš ir efektīvs, jo lielāka termiska pretestība tai konstrukcija, jo viņa ir labāka un pārējais mums jau neinteresē. Un mūsdienas runāt par energoefektīvu eko, gala vērtībai, tas siltumcaurlībai, kā tādai, cik te vāti plus ar konstrukciju, nu, ir, nu, nav noteikts Latvijas normatīvos, bet kopumā ir ap 0,12, 0,14 sienam. Tā vērtība ir, nu, neko varbūt daudz tu neizsaka, bet varbūt šis te nākamais grafiks var tā nedaudz parādīt, ka nevajag pārspēlēt ar arī pārāk bieziem materiāliem. Šeit ir tā, ka likumsakarība starp materiāla biezumu un siltuma caurlību, cik daudz siltuma plūst. Ja mēs tur mainām no izolāciju no 100 uz 200 mm, nu, tas kritums, nu, ir tāds, nu, divas reizes varas viņš nav, no 0,34 līdz 0,17. Un tālāk, ja mēs negribam 0,3, liekas, ka uzliekam biezaku slāni, tad U-vērtība, nu, tā kā efektivitāte varētu tā teikt, samazins pavisam niecīgi. Rekordi vislielākais kritums būtu starp 50 un 100, bet, nu, mūsdienas 100 tas tā kā jau nav vairs aktuāli, mēs ejam uz 200, bet, nu, ok, atsevišķas gadījumus tur 300, bet šeit arī jāskatās jau tāda ekonomisko tur pamatojumu un skats uz nākotnē, jā, kā mēs runājam, ka tur spēks sākumas ieminies, ka Skandināvi viņam vajadzēja plēst nostaisošu izolāciju, tā ka šeit, jā, tā ka teoretiski no vienas puses, jo biezāk, jo labāk, bet no otras puses ir arī tāda racionāli biezumi, pie kā arī jāpieturās. Atkal par to vides ietekmi, ka mēs vedam faktiski gaisu, jo vienīgais siltuma izolācijas materiāls iekšā tur ir gaiss. Un vienīgs, kā viņš ir iepakos, vai viņš ir iepakos akmeņu šķiedras vai stikla šķiedras, jā, vai kā viņš tur pareizi nosaukt, vai keramzīti kaut kāda, vai, nu, vai koku šķiedru elements. Tas ir vienalga, jo mēs iepakojam gaisu un dabim to siltuma izolācijas materiālu. Jo siltuma izolācijas materiāliem tas koeficients ir tur mazāks par 0,04. Un tirgu, nu, nezinu, kā kuram varbūt nākas tā pieredze, no man sastopami materiāli akmensvāta, stikla vāta, putu polisteroli. Ir ražotiem ir astrādātas tehnoloģijas, viņi apmeca būvniekus, būvnieki tagad taisa, nu, pēc iespējas, protams, pēc tehnoloģijas, mazāk to kļūdu tur ir. Un parādās, jā, tad mums ir ekoloģiski ekovāte, košķiedra izolācija. Tur tas tirgus ir mazāks, mazāk ražotāju uz vietas, arī mazāk apmācību. Un tad atkal jautājums, kur mēs to liekam iekšā vai ārā.
Nu, es tā paskatījos ātri interneta ražotājus, tie koeficienti kur akmensvātī. Kā kur tagad vidēji skatos energoaudītis ir ap 0,035 vātī, jā, te ir, caur materiālu kvadrātmetru tur plūst, jā. Bet kokšķiedru vātei un kāniepju siltuma izolācija jau ir tuvāk pie 0,04. Teoretiski sanāk tā, ka labāka vāta ir, no esušiem ir daudz labāka nekā ekoloģiski materiāli, bet tomēr paņem švakaku, tā kā, ne švakaku, tādam īpašībam ar lielāku vērtību, tad tā rezultāta, varbūt tā starpība jau nav tik izteikta, bet, ceļulozas vāte, kur mums vēl ir putu polisteroli, tagad ir arī daudz mazāki nekā šeit ir 0,034, pats reizi 0,31, tā kā kopumā, ja mēs paskatāmies uz tādu efektivitāti, tad, teiksim, siltumzuduma viedokļa bišķiņ labāki, bet tā starpība, nav tik būtiska, manuprāt. Tad arī kolēģi šeit palīdzēja, viņi salīdzina kāniepju bloku ar tradicionālu siltuma izolācijas materiāliem, un kas viņi tur sanāca, kas te bija par mīnusu, kāniepju bloks, tad teoretiski kopumā tā, vides ietekme, viņam tad sanāk tur labākā, jā. Ka faktiski galvenais, ka nav liels apjoms, ja mēs gribam masveida to siltināt. Bet vēl kas ir interesants, ir tāds interesants grafiks, es varbūt viņu piestipri palielināšu nedaudz. Organiski materiāli, kā jums liekas tas nosaukums patīkams? Organisks materiāls, ja jūs izmantotu sev mājas organiskus materiālus? Jau gribētu organisku materiālus, protams, jautājums, kurš ir, Kur ir putu polisterols. Tā ir organisks materiāls, tāpēc, ka no naftas. Nafta ir dinozauri nomiruši. Galvenais, ka materiāli es neatzīstu vispār kā šķiru. Bet es tur speciāli pārmeklēju, es noliks arī tiem zvani tur prasīju. Tad sanāk, teoretiski pēc organiski materiāli sanāk putu polisteroli, rekuru finoli un poliuretānas viss tas formas ir, jā. Bet tie tepat blakus tie petrokemikali un ir natural, rekuru celuloze, kokonat, viss šeit var ļoti labi izmantot, jā. Bet teoretiski, ja tev kāds piedāvā organiku materiālu, tad jāpārliecina, ko to bija domājis. Ja? Un inorganiku materiāls, tā kā mums ir stikla, tas minerāla vātas un arī pārādās tādi VIP materiāli, vakumā, aerogēli, kur diezgan labi to pasargā. Jā, un šeit ir tāds interesants joks, ko es pats biju apmulsījis, bet jā, principā šeit ir Latvijas tirgu, skaidrs kokonāt diez vai, flaks tas bija līns, vai ne? Wood, cork, diezgan liela izvēle mums tur nav ar izvēlēm. Shipwool, tas tāds produkts ļoti tāds šaurs, jā, šaura niša. Un ja mēs skatāmies atkal bišķiņ pēc jau tikai natural fiber, jā, tad viņi arī tur dalas, kā inorganika, kas ir asbests. Tad asbests sanāk aiziet pie naturāla, kā tur fiber, tas ir šķiedri, tos šķiedris, bet, skaidrs, kāpēc neskatāmies, bet organika atkal diezgan plaša izvēle viņam tur ir, bet jautājums, kur daudz mums tur paņem dzīvniekus, jā, vai fruit hair, vai kā, vai fiber, tā kā tur iespējas ir vairākas, bet praktiski uztaisīt tādu kvalitatīvu materiālu ar visu astru tehnoloģiju būtu grūti. Un tad, principā, priekš sevis es tā skatos, ka ir tā 3 materiāli. Korkšķiedru vāte, kāniepu izolācija un, wool, arī tā kā būtu dabīgs, bet kokvilna, jā, tad sanāk. Bet, jautājums, cik daudz var saražot, kā viņu var iestrāt. Bet tirgus šim te diezgan attīstās, bet nav tik masveids, lai varētu, jo tagad atkal mēs runājam par rajonu renovāciju, uzreiz 5-6 mājas, tad, jā, kur viņus tur dabūt. Jā, tad šeit ir arī terminoloģija tur interesanta ir. Atkal citi pētījumi, lai nav tikai to, ko es tur paskatījos internetā, ir arī principā, jā, tad Glazewell ļoti labs. Un kas vēl mums ir aktuāls, protams, ir ugunsdrošība, jā, tur atsevišķiem materiāliem tomēr ir vieglāk, kā viņi var viņus aizdedzināt vieglāk var, jā. Kas vēl, good reaction, celuloza, viņi baidīs kaut ko pierakstīt klāt, cork, diezgan labs, kā teikt, priekšakustikas.
Bet vēl citas īpašības, kur faktiski tie materiāli arī viņi vina uz tvaika caurladību un ūdens akumulācijas spējām. Un arī siltuma ietilpība ir lielāka, ka viņi vairāk tā kā siltumu varētu uzklāt. Bet tas viss, mana skatījuma īsti neatecas uz renovāciju, jo renovāciju mēs visu liekam ārpusē. Mēs liekam ārpusē, un tad mums tā mitruma absorpcija un desorpcija īsti varbūt neietekmē, bet mums viņa būtu derīga, ja mēs gribam nosiltināt no iekšpuses vēsturiskā ēka, vai kāds savu dzīvokli, vai vēl kādu apsvarumu dēļ, tad tur varētu būt tāds iegūms jau tieša veidā. Jo ir svarīgi arī tā mitruma absorpcija, jo mēs paskatāmies, jo materiāls, tiksim, jo iekšējums ir mitrāks, jo vairāk mitru kaut kāda mainas viņam tā iespēja uzņemt ūdens tvaikus, un jo viņš var uzņemt, tad viņš arī pēc tam atdot, un ar to var arī spēlēties kā buferis, izvarīties no ūdens kondensācijas kā tādas, tiksim, īslaicīga kaut kāda īsāka laika posmā, un pēc tam viņu sadabūt atpakaļ telpā, nebojot konstrukcijas. Un šeit atkal no tā praktiskas pieredzes, tas derētu koka karkasa konstrukciju, jo aizvien vairāk pētījumu par to, ka ja mums ir koka karkasa konstrukcijas, tad tur jau mums celulozes materiāli ļoti palīdz izvarīties no tvaika, jo bija arī gadījums ar arhitektu, kurš teica, ka man būs eko māja, nekādas plēves tur nebūs. Viņš izmanto visas pārastas materiālus, tikai bez plēves. Tā jau, protams, nenostrādāja. Bet, ja tagad mēs skatāmies aktīvi vēl dziļāk uz šādam te lietam, tad bet vienīgais koka karkasu māju renovācija, nav tāda ikdiena tagad mūsdienas. Tur varbūt, man pieredze bija Bauska apsekotekas, tur ir daudz tādu bija, Rīga, it kā Rīga arī tāds kā Agenskalns, kas tur Maskačka vai, kad viņi saudek tur saucas tagad. Kas vēl? Bet uz daudz dzīvokļu ēkam, vienīgais lietuviešu projektus ir tāds vairogs starp logiem. Nezinu, kāds dzīvo, kur 2 logi un tur koka karkas konstrukcija. Varbūt tur ir iespējams. Bet tas ir tāds labs variants, kur mēs to varam izmantot un nodrošināt tādu patikamu jau vidi. Arī kaut ko jau ar studentu jau pētījām, kādas tas ir iespējas, ko tas dot, un tad tiešām arī pie mums arī sanaka, tad tur jau mēs varam izvarīties no tvaika barjeras un dabūtu to. Sadarās, kas notiek ar mitrumu? Tā kā iziet cauri? Viņš daļai iziet cauri. Sanaka, mums ir, piemēram, tagad mēs dzīvojam tādas vecējas mājas, viendabīga siena, tur, piemēram, ķēģeļu siena vai kaut kāds gazbetons. Viņa taču arī viendabīga, un tāds mitrums vienmērīgi ar pretistību izplūst cauri, bet viņam nav kur kondensētas, jo nav temperatūras krītums. Tas pats arī notiek minerālu vāte vai koka, mierīgi aizplūst prom. Vienīgais pie koka vātes nav spējas, minerālu vātes nav spējas neko absorbēt, ja tur kaut kur nostaigā pie kāda termiska tilta, bet pie ekoloģiskiem materiāliem viņi uzsuc, un atdot atpakaļ. Viņam liela iespēja absorbēt. Tur nav tad kaut kāds rasas funkts, kur tas mitrums augstumā, viņš vienkārši kondensēs visā kaurī? Tas būtu kaut kura koka karkas un ļoti minimāli varbūt pie ārējiem virsma, ja būtu kaut kāda nepareiza ārēja apdara. Nepareiza, bet varbūt neatbilstoša ārēja apdara risinājuma pieņemtā. Oi, mikrofons, kas? Viņš tā interesanti mums šeit tur. Varbūt būs kāds komentārs no jūsu puses, kas notiek situācijā, ja iekšējā sienas konstrukcija ir tvaiku caurlaidīgāka nekā siltuma izolācijas materiāla tvaiku caurlaidīga, ko jūs vēlreiz. Ārpus. Kas notiek situācijā, ja iekšējā sienas konstrukcija siltajā pusē ir tvaiku caurlaidīgāka nekā siltumizolācijas materiāls, ko jūs liekat no ārpuses? Tāds gadījums nevajadzētu būt tādam gadījumam, Pilnīgi mierīgi var gadīties, būtu polistirols no ārpuses, jums būtu un iekšā būtu tāda, kā? Plāna siena tur būtu, tad būtu nepieciešams laika izlaists no iekšpuses, vai vēlāk pārējais slaids bija, viņi tagad tādam ekam, piemēram, iekšpus nosiltina ar gazbetonu, kurš varētu akumulēt un vasarā atdot. Bet tur ir lieli riski, kāda jums eka, cik iekšē ir mitrums vasaras laika, vai viņa ir ēnas pusē, kaut kur zemļu fasādēs, vai tomēr ir pēdējais saulains stāvs, kur diezgan labi uzsilst.
Tā kā teoretiski, vai tvaika izolācija, vai tāds absorbējušais materiāls. Izolācija, kas būtu plastisks kaut kāds renovācijas projekts par sildumu māri. Parastā mūra siena, tie mājas. Bet mūra siena jau ir pati par sevi, jā, tvaika necaurlaidīgā. Jā, necaurlaidīgā. Mūra siena ir tvaika necaurlaidīgā. Par šo es nerunāju. Es runāju par materiālu. Vienkārši apmetumu var uztaisīt tādu normālu apmetumu no iekšpuses un viss, jā. Ja renovējot mājas, jo cilvēki, kas netaisa vīru pilsā, uz šnārnas ir tildi iekšēji slāņi, ja, šnās 5 reizes. Jā. Bet tad jūs varat pirms siltiem varat uztaisīt apmetumu no ārpuses, pieņemsim, lai faktiski tur iet runa par gaisa konvekciju, gaisa kustību. Tad jūs uztaisat apmetumu no ārpuses un pielīmēt tad minerālvāti, pieņemsim, vienkārši tad nevajag izmantot putu polisterolu, tad, minerālvāti, mēs runājam par ekoloģisku materiālu izmantojam, un tad apmetumu, tvaika caurlaidība, visi ražoti apmetumi norāda tvaika caurlaidību, jo ārējiem apmetumam jābūt pēc iespējas tvaika caurlaidīgajiem. Jā, tad tas ir tāds variants. Jo, principā, īstenībā daudz pētījumi bija par to, ka tas mitrums rodas nevis no tvaika kondensācijas, bet no ārpus, kas ir lietus, tā kā nokrišņi un kaut kāds arī būnis visu laiku uzkartais. Jā, es tikai skatos, es teigu, varbūt ne to prezentāciju iedevu. Man bija vēl tur pāri slaidi. Jā, kas pārējais laiks, tad es nomainīšu varbūt prezentāciju. Jā, tā kā teoretiski, atkal, kāpēc šeit ir pēkšņi tvaiks parādījies, mēs runājam par ekoloģiskiem materiālu. Ekoloģiski materiāli varbūt nav tik energoefektīvi pagaidām, bet tajā pašā laikā viņu galvenā tā kā īpašība ir tāda, ka viņi var efektīvi, daudz labāk menedžēt to mitrumu kā tādu. Un attiecīgi samazināt risku, ka iekšē konstrukcijas veidosies zināmā mērā pēlumi senēties. Bet atkal vienīgais, kas varbūt man, tā kā varbūt personīgs uzskats, no vienas puses lielam izstrādātājiem, lielam ražotājiem ir lielāki budžeti, viņi var savu materiālu ļoti kvalitatīvi un notestēt. Bet no otras puses viņi tikpat labi var arī nopirkt, ko viņi grib, ja? Tas ir tā. Bet teoretiski viņam un praktiski, es domāju, viņam labas laboratorijas, viņi visu labi notestēt un izstrādāt tehnoloģijas. Mazākiem ražotājiem līdz ar to dažreiz tur trūksta tā informācija par īpašībām, lai mēs varētu pareizi viņus nosimulēt. Apriciņus, tur pa to mitrumu absorbs, un tā, ja tas kāds vietējs ražotājs uztaisa, jo notestēt, pieņemsim, Vācu laboratoriju to materiālu tik kvalitatīvi, lai saņemtu visas tās liknes, lai varētu uztaisīt kvalitatīvu analīzi, maksā ap 7,000. Plus ceļš, plus vēl citas izmaksas. Vēl tas aiztušas. Jā, tā kā teoretiski sanāk tas ir, ka varētu būt, zinām, mērā tāds risks, ka maziem ražotājiem nebūs tie dati, lai varētu efektīvi veikt aprēķinus tik detalizētus. Bet atkal, ja ir atbildīgs objekts, baznīca vēsturiskā, 16. kādu tur gadsimta var atrast, ja, tur, kas vajag, ko vajag, to vajag, protams. Bet tas ir tāds iespējamais risks, kas varbūt nav mums ikdienā ir aktuāls. Bet bišķiņ no ekoloģiskiem tiem materiāliem, vienkārši gribas pieminēt, ka ir tie superizolācijas materiāli, ja? Vākuma izolācijas materiāli, kur mums ir silīcija gels vai tur citi, ka principā ir tādas plānas vietas, ja mēs siltinam balkonas, mēs siltinam tādas termiskus tiltus, kur ir īgali varētu būt tā ieka, vēl nezinu kā, jā. Tad tur mums ir vieta ir ierobežota, biezums ir ierobežots, mēs nevaram ne pārastu ne minerālu vāti, ne to ekoloģisku materiālu, bet sanākt neekoloģiski materiāli mums tomēr palīdz izvarīties no problēmām, teiksim, ar nākotnes kaut kādu kondensācijas procesu un citām lietām uz šādiem termiskiem tiltiem, bet jā, viņi tālu nos no dabiskiem, un tie dabiskie mēs šeit paskatījums, kur te ir. Kaut gan viņi, inorganika, aerogeli, viņi tādi visi ir šai te puse, diemžēl. Jā, bet pie tādām komplicētām renovācijām, kur nav iespējams ielikt fiziski biezu izolāciju, tur, ap lifta šāktu, ap logu ailēm dažreiz.
Protams, jāpaskatās arī tā ugunsdrošība, kādas klases tur ir, bet, atkal tie procesi visu laiku uzlabojas, un skaidrs, ka minerālvāte viens no līderiem ugunsdrošība, un pārējiem ir, zinām, ierobežojumi, bet atkal mēs neizmantojam materiālu vienu un pašu, ka viņš ir pielīmēm un aizgāja. Mums ir apmetums, mums ir viss cits, un principā certificē jau vai nosaka klase visai sistēmai, ka tāda, ja ņemot vērā arī papildu pasakumus un tā. Tā kā šeit nav tā, ka skaidrs, ka viņš deguši, ja? Bet jāskatās kopējas tehnoloģijas, viņi attīstās, un tie ražotāji cīnās par tām klasēm un sniedz iekšā tur, ja kaut kāds piedevas un tā tālāk. Tā kā varbūt šī tēma ir ļoti, ļoti plaša un liela, tur jābūt atsevišķam specialistam, kas to varētu jums pastāstīt, jo, bet pārējais mēs jau arī paši labi zinām, un ik pa laikam arī parādās mums keisi ir tepat Rīgā, kaut kur aizdegas, bet to mēs, diemžēl, ar to jāsadzīvot, tas nav ne labi, ne slikti, tā tas ir. Un kā izvēlēties tos materiālus, tad, jā, kolēģi tur iesaka, tur pievērst uzmanību certifikātiem, FSC certifikāts, jā, kā koku materiāls ir nācis no ilgspējīgi apsaimniekotajiem mežiem, un, ja es markījums, zemeļa gulbī un zilu angeli, jā, te ir tie, kas laikam apliecina nevis, ka viņš ir dabīgs, ne tikai, ka viņš ir dabīgs, bet to, ka viņš arī bija savākts un atvest arī vidi draudzīga ceļā. Jā, varbūt jūs varat padomāt par jautājumu, es varu varbūt vienu slaidu citu iedot, jo es tā kā nejauši ātrumā ieladīju tādu draftu, varbūt pāris slaidus ir, kamēr es atbildēšu, es paņemšu tikai savu datoru. Jā. Kas? Tur jau vienkārši pāris slaidus diskusija, es domāju, pats bija šeit, bet jā. Jūsu schēma bija tas transparent siltumizolācija. Kāda tāda varētu būt? Šeit droši vien es, jā, pagad, tur, tad šeit. Jā, šeit, nē, jā. Tā, kur tas bija? Jā, tur jāpaskatās līdz galam, bet droši vien tas ir saistīts ar arī, zinām, aerogēliem un šādam te materiāliem, kuri laiž to gaismu arī cauri, jā. Jā, faktiski, man liekas, tas būtu visvairāk, ka aerogēls viņam atsevišķi, jā, tad man vajadzētu iedzins, bet praktiski vēl nebija tur sastopis tur tādus materiālus. Tas varētu būt arī, pieliegot klāt kā pārklījumu uz logiem, ko liek zemes emisijas, tur pārklījumus vai atstarojušas pārklījumus, tas droši vien var arī saistīts ar pārklījumu uz stikla varētu būt, jā. Tas pats kā reflektīvs materiāls, kuri tur atstaro uz alumīnijas folijas bāzēs. Jautājumi? Mums tā laiks izskatus, ka ir vēl 10 minūtes. Vai kā? Vai nav? Vai jautājumu nav? Vai laika, vai jautājumu? Ko nozīmē? Kāpēc daudz? Vienkārši tur tā, šodien tāda aizņemta diena izradījās, es tikmēr paskatīšos, jo bija nesen ar Igauni aizstāvēts doktora darbs par renovāciju. Kā nesen, zomaru gadu, 2 atpakaļ. Un tad viņam tur bija. Tā mikrofonu viens negrib paturēt, te reizes kāds jautājums ienāks prātā. Kas mums to eko renovāciju? Tiek, renovācija. Kāds jau dzīvo varbūt renovēt mājā? Nav? Kā? Galvenie trūkumi? Bet jums tā kā tikai nosiltināta vai tomēr vēl kaut kas tur ir? Pirms karā. Nesiltinājām atsevišķas sienas no iekšpuses. Bet kā tad no iekšas bija? Ar ko siltinājāt? Diezgan izaicinoši nosiltināt vēsturisko ēku ar biezam mūra sienām. Zeme plus. Tas ir interesanti. Ģips var likt tā, ka siltuma papēt siltai, ka tāda izavājoša slāta, ka reģips var būt.
Nu, regības viņš kā apdara kalpo. Zem regības droši vien jābūt vai kā izolācijai, vai kādam vēl materiāla. Problēmas nav. Tas ir labi, tas. Tev logu, vadat logu. Tur problēma nav. Un tas bija sen nosiltināts. 40. Nu, ideāli. Jā, un tad jums bija renovēta māja. Tas jau tā kā arī 23. svaiga. Vecā, padomju laika vai? 70. gadu māja, tur ar visām problēmām arī siltinājām no iekšpuses. Kā, visu māju? Nē, tagad nosiltināja. Jā, Halo? Nu, bet tur nav nekāda atšķirība, man tā. viņam rakstas, man liekas, tur. Jā, vienmēr sakot, tagad uztaisīja māja ar renovāciju 2 gadus atpakaļ, bet pirms tam māja bija vispār neiedzīga. Bija tā, kad iekšpusē bija, cik bija mums 14 grādi. Un es viņu siltināju no iekšpuses. Putuplastu, protams. Tikai dzīvoklī. Jā, Putuplastu, tas nav tā, ka es pavēlti uzliku to jaunu slaidu, jo tā ir doktora darba Igaunija, viņa tieši arī saka, ja nu iekšā siltuma, tad ar putuplastu, bet, tad nevajag ne tvaika barjeru, galvenais visu pielīmet klāt tā, lai neveidojas gaisa sprauga šeit starp materiāliem. Šeit svarīgi nodrošināt, lai nav nekāda gaisa sprauga. Putuplasts atrisināja tikai daļai problēmu. Paliks siltāk, bet pelējums veidojās tik un tā. Bet kur? Augšā uz griestiem, griest nebija siltināti, jo mēs pirmā stāvā dzīvojām. Jā. Tāpēc, ka siltina no iekšpuses, tev palika liels īpatsvars, tu nav nosiltins, ja tu siltina no ārpuses, tu pārklāji arī to parsigumu. Jā, vispār, jā. Tas ir, un šeit tas variants siltina no iekšpuses, kas bija jautājums, kā arī viena no rekomendācijām, bet kā mēs varam no iekšpuses arī nosiltināt ar gāzbetona blokiem, man liekas, arī tādi ir speciāli arī priekš iekšas, bet atkal gan Amerika kolēģi, gan ko mēs šeit skatāmies, bet ne līdz galam, bet apstiprināja kolēģi no Igaunijas, ka, ir labi, ir potenciāls, ka viņš izžust, bet, ja tā ēka tomēr ir pārāk mitra iekštelpas, nezinu, liela mitruma izdalījumi, vai viņa ir pirmais stāvs, zemeļu fasāde, zem liela koka, nav saules ieguvumu, tur vēs arī pavasaru mēdz būt, tad nav kur žust. Viņš akumulēs, un pēc tam jau vairs nespēs neko, un varētu būt jau problēmas, bet viss tā kā normāli mēs veidinām, vasara mums ir karsta, telpa uzkarst, kā uzsilst, tādu mēs arī varam pielietot, bet principā pat arī viņu darba, viņi neskaties tādus ekoloģiskus materiālus, bet pārsvarā skaties uz tādiem klasiskiem, kas mums tagad tirgu diezgan daudz ir pieejami. Okay. To, ka viņi neizsaka. Jautājumi, Viņi neizsaka, viņi var būt pa iekšpuses, neizsaka ar minerālvātēm, bet mēs visu zinām, ka nosiltināt ar minerālvātēm, mēs siltinām, vajag likt tvaiku barjeru, bet viņi arī saprot, ka tvaiku barjeru normāli nevar neviens uzklāt, ar rozētam visu pārējām, piestiprinam plauktus, piestiprinam to, un tad, principa praksē, tas nestrādā, jo šeit kāda ir tā atšķirība, jo šeit kondensāts, tomēr veidojas, vai viņš tur tiek iekšā, viņš pēc tam tiek ārā. Šai gadījumā, teoretiski viņam tur nevajadzētu būt, ja tie ir nekvalitatīvi, neblīvi būvdarbi, rozētas pārēvumi, mitrums tiek iekšā, viņš tā kā lamata un netik atpakaļ nekā, jo šeit viņam trauca tvaika barjera vasarā izžust, šeit pārāk bieza siena. Tā kā tur mums ir, tādi varianti, bet atkal ekoloģiski materiāli, man liekas, vēl tādu pētījumu nav daudz, kuri skatītos, uz to, ja mēs šeit izmantot ekoloģisku. Kāpēc? Tāpēc, ka ekoloģiski ļamda, tas siltumvadīšana ir diezgan lielāka, un tad šeit vajag no iekšpuses biezaku slāņa likt. Un iekšā telpas mums nav tik lielas, un līdz ar to tad šeit ir praktiski, teoretiski ļoti labi, bet praktiski pie renovācijas varētu būt izaicinājumi, lai to praktiski jau. Bet pamazu, ja tu gribi dabūt to lielāku efektīvu, kokšķēdu plati,
Jā, tas ir labi, visi, jā, bet sanāk, ja mēs paskatāmies uz 5 centimetri putu polisterolu vai kāda pura, tev dabūsi, divreiz labāku varbūt tādu vērti. Es tā kā pēc nerunāju. Un tā rezultāts, jā, ko tu gribi vienkārši bišķiņu uzlabot, lai nav augsta virsma, ja tu negribi iet uz kaut kādu dziļu tur renovāciju, uz kādiem tādiem labiem izciliem radītiem attiecībā uz gala patēriņu, bet tīri uzlabot komfortu, gan skaņa nedaudz būs patīkama, gan tā, tad, jā, tas ir labs risinājums, bet ar to nevar sagaidīt. Super, un tad attiecīgi jāpadomā par to, ka ierikot rozēties, īstās lietas, jā, tas visvairāk traucē. Jā, diez vai mums varētu būt kāda ārēja gluda siena tāda bez kaut gan rozētas taču nav ārējas sienas tagad. Kā? Nē, ir ārējās sienas, ir rozētas. Jaunais projektus veicos padīju laiku, es neceros. Ir, jā? Tas varbūt, ka nav, jā. 119 sērijas atceros, ārējā siena nebija. Jā, tad teoretiski tas mums ir, un tas ir labs, jā, variants attiecībā uz tādu, samērīgu energoefektivitāti, bet patīkamu komfortu. Mūsu mājieši tagad tiek siltināta, bet mēs arī paši bijām ar kokšķiedri nosiltinājuši sienas, griestus un pēc tam pa visu uzlikām kaļķu apmetumu. Bet no iekšas vai no āras? No iekšas. Aha. Tas bija pirms siltināšanas. Jā. Patiesībā jēgas no tā, es uzskatu, nav nekādas, jo mūsu mitrums bija 80% šoruden. Bija gan tā, ka bija paredzēta siltināšana un nevarēja, viņi vēl nebija uzsākuši un līdz ar to nebija arī apkuras. Bet tikai tad, kad mums ir aplikta tagad vate 200, tikai tagad mēs redzam, mums ir mitrums 63. Mums nekad mūžā tāds nav bijis. Mēs diezgan lielu naudu tajā kokšķiedrā ieguldījām. Var jau būt, ka mikroklimats bija arī iepriekš labāks, jā? Bet tikai ārsienas. Es visu laiku biju no tiem, kas aizstāvēja siltināšanu no iekšpuses, ka tas tikai dod vēlamo efektu un cīnījos par kokšķiedru, bet es pat reāli tagad savā mājā pārliecinamies, ja, ka... Nē, bet tas komentārs labs, bet teoretiski mitrumam nevajadzētu būt saistītam ar to. Teorētiski tas vienkārši jāsaprota, ka kāpēc. Vienais stāvs, viena puse ir pilnīgā ēnā, ja, kur jau uz balkona saulīt spīd un tu vari iet īsām rokām, tad tādā, ziemīgākā dienā var būt pat, tad pagalma pusē ir ledus un augsts, un tas neatkūst līdz 12, pat reizēm 2 dienā, ja. Tā kā... Kāds tad bija kopējais mājas sienas pīrāns? Mums ir ķieģeļi. 380 droši vien te varētu būt. Plus. No mitruma domāju, kāpēc tas mitrums bijos? Tagad, kad ir noņemts, kad noņem nost, piemēram, izņem logus, ja, mēs redzam, kā tā māja ir uzmūrēta. Tas patiesībā ir ārprāts. Tur vietām ir tikai ķieģeļi nevis mūrēti, bet sabērti. Ja? Jums ar tā bija, ja? Nē, bet divaini, tad atkal teoretiski ir viena praktiski cita lieta, varbūt kaut kas sakrita, kā lauku vai būvdarbi bija paralēli, jo atkal, ja jūs viņu pielīmējat uz apmetumu, kā bija piestiprināts, jo arī laikam jābūt, lai ižust tā murjava, jo sanāk, ja jūs no iekšā jums bija apmetums uztaisīts, ja, tā kā cik viņš bies bija apmetums skats, ja mēs mēsam cementu ar smilti, mums ir cik viena daļa cements, 3 daļas, smilts, kas tur vēl kāds jau, ja? Bet ūdens tur diezgan daudz ir, ja? Kādas 5-10 daļas, un tās ūdens kaut kur izžust, jo pieņemsim, kādreiz tur kāds pazīstamies nopirka dzīvokļa jaunajā projektā, kur bija monolīta betona sienas. Viņam 2 gadus nevajadzēja mitrināt vispār. Sanāk, viss normāli ziemas laika, veicies projektus, mums jāmitrina tas gaiss. Kamēr tas mitrums izžust, paies tas laiks. Un tad jautājums vienkārši par to varbūt tehnoloģiju vai secību, vai tas mitrums nebija, kā arī uz pētījums, ka jau iebūvēts vai kas construction moisture, tā būvniecības mitrums, kas būvēt uz sienas konstrukcijas, tu izmanto daudz ūdens. Tās ūdens nepaliek iekšā. Ja mēs ielējam betona grīdu, mēs zinām, kā viņi izskatās. Bet ūdens tur nepaliek, viņš viss izgaro, viss tās daļas. Teoretiski viņš var sācietēt arī savus, bet mēs nevaram viņu gludi
izveikot. Nu, tā kā šeit droši vien būtu interesanti arī to tehnoloģiju pavarēt, jo 80 tas tiešām ir daudz, un, jo nu, kurins mitrums rodas? Viņš rodas no mums pašiem, ap 100 līdz 100 grāmiem cilvēka, stundas laikā, no kaut kādiem procesiem, un tas mitrums no konstrukcijām. Bet, manuprāt, ideja jau ir laba, bet, jā, vienmēr kā varbūt kādreiz. Bet šajā gadījumā tur ir droši vien tieši Konta minēja, ka ir starpība par to, ka skaidrs ir, kādas ir proporcijas betonam un tā tālāk. Un, ja tev māja ir sabērta no smiltīm, un pēc tam viņi ir lipināti apkārt, tad tur kaut kas veidojās tomēr, ka tu... Tā būtu darbu secība, jā, ka arī bija gadījumi, kad nosiltināja sienas, ielika logus un pēc tam sāk iekšā visur, pārplanošanu. Ir ziema, iestais -20, tie ventilācija nav, viss ir ciet, būvniki tur visu kaut ko dara, ir infrasārkane sildītī, būvlaukumos visur ir infrasārkane sildītīs, nodegot gāzi, pārādās arī mitrums no ūdens. Un pēc tam brīnās, kāpēc tur apmetums krītas nost. Viņam ka nevajadzētu krīst nost, ja būtu normāla dzīvuma telpa, kur uzturoties ģimene, tādam, cik tur tas mitruma izdalījumi. Tā kā šeit arī, zinām, ir arī tehnoloģija, secība un būvdarbu kvalitāte, bet kopumā, ja mēs runājam par jaunu māju būvniecību, no savu viedokļu, ja es saskatu tur diezgan lielu potenciālu tiem ekoloģiskiem materiāliem, kā tādiem, tieši tā kā mēs varam pielietot pie renovācijas, jābūt nevis uzmanīgiem, bet jāatrod tas labs ražotājs, kam ir atstrādātas tehnoloģijas gan uz montāžu, uz stiprināšanu, jo viņi tā kā pavisam savādāk. Tu nevari tādu pašu tehnoloģiju izmantot kā minerālu vati vai būtu polisterolu. Viņu pielīmēt, piestiprināt pie sienas un veidot arī apmetumu no ārpuses. Un atkal, ja tas ir vienkārši no ārpuses, kāda tad tam jēga? Šai te gadījumā, ja viņi pilnībā ārpuse, viņi tieši pakļaut tur lietus ietekmei, sniega, wind drive and rain, tā kā ar vēju, kas ir iespiestas ūdens. Un tur mums tieši vajag tādas kvalitatīvu apmetumu, kurš būtu elpojošs. Mēs pēdiņas, protams, ūdens to vajag iznek ārā, bet lietus nokrišņi netiek tur iekšā. Jā, vai? Kāpēc, kurš tad ir tas speciālists, kur par šiem eko materiāliem, viņus tos materiālus ražo, mazās firmas vai tad viņi nevar ieguldīties to teikt? Liels ir steiko ražotājs, tas ir... Arhitekti, kas to zina vai, grīsties? Nē, pagudrot jau katrs māk, bet uzņemties atbildību un... Bet uzņemties atbildību un risinājumu. Šis tas teiko ir viens no tādiem vadošiem, man liekas, nozares materiāliem. Šeit ir arī pārstāvības Latvijā. Tas ir tas pats teiko, man liekas. Ir kokšēda plātas. Jā, kokšēda plātas, bet nezinu, kāpēc pēdējā reize, kad es skatos mājaslapu, viņam parādījās arī EPS. Viņi tur neraksta insulation materials for roofs, viņam ir insulation, kur viņam bija. Viņam rekur pa fasādam ir sataisīts, bet atkal jāpaskatās, kādi tur ir biezumi un kādu viņi tur dotu between stās. Rekur mums ir koka karkas, flexible thermal insulation. Viņam klasa ir ierobežots, tas vienīgais pagāja. Ups. Tas ir materiāli, bet ir teiksim, viss šī konstrukcija kāda? Apmetums un tā. Šīs tad, man liekas, pie viņa var griezties, tad viņš var sārēķināt, bet for roofs, kas viņam tur ir, tad vātes viņam tur ir, bet tā kā izvēle nav liela, kā mēs varam plasts, bet jau cik viņam tā ļaunda, starp citu, var paskatīties tur produktu. Kur ir teistiks, kur ir ļamda SD. Viņa vajadzēja būt pašu augšā. Tas ir termorezistants, viņa ļamda neraksta šeit. Termiska pretestība. Kāda biezuma viņam šeit ir? 60, 80, sanek līdz 300 biezumam, tad viņam tur ir.
pieejami materiāli, tad teoretiski viņu var izmantot būvniecībā. Nu, tas ir viens, ko es vismaz zinu, jā. Jā, vēl lūdzu. Tur brīdi. Paldies. Kā jūs ieteikt siltināt tādu māju, kas jums tieši aiz muguras ir fonā no iekšpuses, jo pagaidām no ārpuses nav īsti iespējams viņu siltināt. Viņa jau ir siltināta pirms kaut kādiem, es tā minu kaut kādiem 5-10 gadiem. Es zinu, ka zem reģipša ir kaut kāda vate, nezinu īsti, kas tieši, bet pagājuši gadu ar termokameru pamērīju, ir īpaši pa stūriem, tuvāk logiem, arī istabas stūriem, sienas, kur ar grīdu satiekās. Jārā bija, man liekas, pagājuši zem bija tie -20, gandrīz 8 grādi, tad iekšā telpā bija -5, -4, -7, kā kurā vietā. Jā? Nē, vieglāk būtu, ja sanāk, kad bija iespēja apsekot tādas vēsturiskas sekas, koka karkasa. Jā, tad izraut tur apakšā vienu un izbert visu, kas tur ir, parasti izdarži vai kokskaidrs tur ir, un tad faktiski jau likt bēramus materiālus ar tādam elpošam plēvam, un viss būs tā kā nedabūsi to super zemu energopatēriņu, bet būs patikami un komfortabli faktiski atstāt koka stātņos. Un viss, kas tur ir veids, tur viss taču izolācija viņam nosēžas ar laiku, man liekas, tur jau pūs no sienas nekā jau nav. Bet jautājums, kā bija nosiltīnas, un tas ir tāds liels izaicinājums. Droši vien bija nosiltīnas tā, kā dara nepareizi, veidus gaisa šķirkārtā. Kā vāte vienkārši pielikta klāt. Ja jūs ļausit man atvērt vienu prezentāciju, tāpēc vienu prezentāciju sekundeti, ja jūs dosiet man tūlītas. Tieši par šo te jautājumu arī ir viens slaids man. Šāds kaut kāds gadījums varētu tur būt. Jā, kad tev tā vāta nekalpo nemaz, ka viņa vienkārši ir pielikta no ārpuses, no iekšpuses. Jā, un tad ar laiku viņa nebija tur pietiekami piestiprināta, viņa arī mīksta nosēžas, un tā rezultāti vienkārši tur veidos tukšums aiz tās apdares, un nekā vairs nav. Tad teoretiski, ko tur nekas nepaliek, ka tikai viņu izņemt ārā. Un jautājums, ko tad mēs gribam saglabāt to vēsturisku skatu un iekšā arī apdari, tad paliek tikai variants. Apakšas izbert visu to veco, kas tur bija, un tādi ekoloģiski pūšami materiāli ļoti labi tur iederētu. Tikai vajadzēs atjaunot, tvaika barjeru gluži ne, bet tādas membrānas, lai viss tas turas kopā. Bet principā droši vien problēma ir tā, ka par ātru uztaisot, aizmirs par tādu gaisa caurlaidību, kā tādu, kas izpuš cauri, teiksim, to eko. Jo bez bildiem, bez tā jau grūti pateikt, pēc tā šķērgriezuma pierega grūti atbildēt uz jautājumu. Jā, var. Listēs tādā uzlabšanā, bet to bez lats pūšanām, bez tām membrānām. Kā? Kādas vēl būtu iespējas nosiltināt to ēku? Šādu vēsturisko. Nosiltināt vai uzlabot energoefektivitāti? Nosiltināt, noņemt, paliek vēsturiskā fasāde, kuru nevar aiztikt, bet viņa ēka ir jānosiltina. Bez izolācijas, tu domā? Nevar izolācija, tikai pēc vēl kādu reidu. Tev iekšas nav, redzi, tur tā koka karkasa konstrukcijas nav iekšā, tur ārā, tur tikai kokas, kā? Kādu materiālu? Jo vats arī sēžās pūk.
Nē, nu viņi sēž, viņš tad jātaisa tādi plaukti, nu, horizontālis, koka elementus, lai viņi nenosēžas. Vai nu tas jaunas vātes ir cietakas, ja tu vari jaunu cietu ielikt vātī vai kokšķiedru, tad būs ok, bet ja to rulējumu, kad vienu brīdī pie mums bija diezgan daudz un plaši attīstīts, tad izrulē, tad jā, tad viņi neturas tas un krītas nos, bet principā, nu, tur, es domāju, nav liela izvēle, kokšķiedru platis vai tāds, nu, beremu likt un viss. Kaņa. Principā, man uzskatu, tas pats, kā arī kokšķiedru būtu, nav nevainas. Tikai es nezinu tādu nevienu lielu ražotāju. Bet arī kolēģi dzīvo, viņi paši uzbūvē sev māju no kaniepju sienā, viņi paši būvēja kaut karkasa, paši tur lika stumatu iekšā, bez tvaika izolācijām, bez nekā, ļoti labi dzīvo. Nu, vienīgais, piemēram, man, kas, piemēram, certificētam energospecialistam, ja kaut ko reķi, man vajag pretim certifikātu no ražota, kur ir ļamda norādīta, ja? Es nevaru pateikt, ko tu tur, nu, es tur aptuni uz acīs saberu, nu, uztaisu tādu blīvumu un uzrakstīt ļamdu, jo man kaut ko reķi, nu, tāpat arī iesniedzu dokumentu saltuma vai citur, nu, tomēr jābūt tiem dokumentu, nu, tā informācija jābūt tā oficiāli deklarētai. Tā kā, diemžēl, sevišķi uz vēsturiskam laikam nav tāds vienas atbildes, jā. Nu, ja mēs... Betonam ir lamba noteikti. Kam? Kaņa betonam ir lamba. Mazam ražotiem, jā, varbūt vecais rokas grāmatas, bet viss ir atkarīgs no blīvumā. Nu, cik tev viņš būtu sapresēts, cik daudz būtu tā proporcija starp betonu un kaniepēm. Kolēģi paši ar to strādāju, katru tur nedēļu kaut ko maisa un kaut ko liek kopā, kaut ko mēra, bet mēra vienkārši, nu, parasta iekārta necertificēta, ja neakreditēta laboratorija. Ja viņi aizbruktu uz akreditētu laboratoriju, tad varētu jau apgalvot, cik viņam būtu ļamda. Nu, kā energoauditors var. Bet jautājums, vai viņi spēj nodrošināt šādu tehnoloģiju visiem. Nu, klāstam, nu, vai cik to vajag saražot, nu, lai nosiltinātu vienu māju. Bet, ne, stāsts ne par to, ka tas nav iespējams, stāsts par to, ka vienkārši, kad mēs kaut ko skatāmies no ražotāja, prasam ļamdu, un Latvija ir laboratorijas, kuras var dot akreditētu vērtību. Nu, ja kādam ir maza ražotne vai kā, vai kāds grib izmantot savu mājumu, vietoju kaut kādu vietēju ražotāju materiālus, var griezties, man liekas, tā bija Latvijas universitāte, kur ir akreditēta laboratorija, kur notiek ļamdu. Bet tikai, nu kā atkal, vienam pāraugam vai kam tur atvest, jautājums, cik tā tehnoloģija viņam, ražošanas tehnoloģija ir tam gatava. Jā. Jā. Tiešām esam Mai aizvest. Jā. Tas viss strādā, teiksim, Kas? kā, teiksim, vēstures tēk, tur, nu, kāds tam materiāls ir izmantots, kāds tam vecajiem materiālam, es tur nezinu, izbeģi vai kas. Vecais? Jā, teiksim, tur arī kāda veida varētu noteikt viņiem. Nu, tur grūti, redz, viņi ar laiku nosēžas, sablīvējas, un tur grūti, bet parasti jumtus, ko es redzu, bija izdedži, bet atkal vienā projekta bija tā, ka es teicu, labi, metam tu nost, nu, beniņa parasti lieka, viss normāli, bet būvkonstruktors teica, tas jau 100 gadiem nostabilizējas, nostiprina to konstrukciju, cik līdz to izņems, viss sabrauks, sienas bija kokskaidrs parastas lietas, tu dari, tur jau ceturdaļa nosēžas. Es vienkārši domāju, teiksim, nu, tur veids apsakošanu, kas tur apakšā uzzina, veic tos griezumus, un tad, teiksim, kaut kāds mistisks materiāls, un kāds viņam ir tās lamba vērtības, un tad arī varētu vienkārši... Nu, jā, tad izgriezt pāraugu būtu grūti, nu, tas tad var arī, protams, ja ir ziemā, paņemt tādu iekritu, ka tev uz vietas siltuma caurledību noteiks objekta, jā, bet jābūt ārā vismaz tur 10 grādu starpība, nu, labāk, lai ir iekšā 20 ārā -10, lai nav tur lieku gaisa sprāgu, tad ir labi aparāti, ko var piestiprināt, un viņi tev pateiks to esošu situāciju. Nevajag uzreiz griezt, ja, jo, nu, sanāk atkal, bet labāk paņemt to aparātu, kas mēra siltumu caurledību, un vienkārši vairākas vietas, nu tā, pamarīt un paskatīties, kā tas izskatās. Bet, nu, atkal tas droši vien būtu tāds unikāls
unikāla renovācija, kāda ir tāda īpaša mājā. Katrs ir gadījums, jau Nu, ja mēs runājam par tām 119 sērijām, nu, tur īsti nav ko tērēt varbūt laiku mērīšanu, bet ja tiešām ir vēsturiski, kur stāv jautājums saglabāt, nesaglabāt, nu, tu, cilvēks grib, tad jā, ja tur ir vajag saglabāt tikai ar apdari, nu, tad varbūt var vienkārši izbērt. Nu, atkal jāskatās uz struktūrālu īsturību. Jautājums tātad, vēsturiskā ar koku stāvbūvas ēku, tur vairāk kā 100 gadi, tātad ar noplēšot no iekšsienām tātad visu tur to kultūras slāni, tā doma siltināt, ja, piemēram, šīm te kokšķiedras plāksnēm siltina vai kaņepē ar kolāts, ir arī kritēriji par bioloģisko noturību, jo respektīvi uz tām vēsturiskajām sienām, tur jau ir kaut kāda pelējuma, tur ir kaut kāds pels pastaigājuši, varbūt vēl, respektīvi saprast, lai tagad iestrādājot kaut kādu materiālu, kad viņš tiešām arī ilgtermiņā tātad būs noturīgs, ja tur visu to, pelējumu sēnu nav bijis iespējams izdabūt ārā vai kaut kā tā. Es domāju, tu domā. Būtu tiešām grūts jautājums, jo tie, kuri mums ar mikrobioloģiju nodarbojas, viņi nekad neko arī nevar atbildēt, jo tur daudz paveidu visādu tur ir, jā. Tam sēnam. Bet ražotāji, teiksim, kaut kā viņas iedala tos materiālus, rekomendē vai kaut kāda apstrāde īpaši vai vēl kaut kā, Fungicīdi, kas tev ļauj izvarīties no esoša pelījuma, bet ja tu uz esoša uzliksi jaunu materiālu, tur aizaugs, jo viņš aizaug, tas sanāk pelījums auga arī teroda gaisa vādos, ko mēs nesen pētījām, ja tur pat arī uz teroda viņš augs, droši vien, tad tie materiāli nebūs tā, ka viņš uz tā neaugs. Man liekas, nebūs tādas piedevas, ka viņi vienkārši var ielikt blakus esošiem pelījumam senetav, viņi neaizies, jo viņi pat arī mierīgi aug uz virsmu bez problēmām. Tad es domāju, vienkārši jau tā vide viņi būs tāda labelīga, ka viņi var vairoties aktīvāk, vai viņi vienkārši sausē apstākļos tomēr, kaut kāda veida iekonservēsies, bet man liekas, viņi pēc tam var uzplaukt tik līdz tiks, mitrums. Un mitrums var tikt, vienalga no kuras puses, no āras vai no iekšas. Tvaika veida vai tieša lietus dēļ. Bet tā es nebiju redzējis, ka viņi tik dziļi, jo visi pieņem tāda boundary condition, tāda robeža nosaka, ka viss ir tīrs un ideāls. Jā. Māja, kas ir tā kā jums fēs muguras, tu pareizi teici, tad... Kur tā māja? Tāls mēneši jau viss ir labi, bet Ir iekonservēta oficiāli iekonservēta, bet reālā dabā, kur tur paņem kultūras lāni nost un tu... Tad vienīgais, man liekas, tomēr risinājums, kā arī, man liekas, visi ražotīgs, attīrīt no esošā. Un tā tika likt, jā. Neviens negribas to uzņemties, jo pēc tam, tur tā mikrobioloģija, un mēs redzam, ka tur tas senes aug, kur tik ir iespējams, uzmirst uz tiem jau nocirstiem kokiem un tā. Sievi. Kas? Kaļci, Sakiet, lūdzu, tad, ja mēs siltinam no ārpuses māju, un parastais ķieģeļu māja sienas bez apmetuma, tad siltinājuma materiālus mēs liekam uz neapstrādāta ķieģeļa, vai tur vajag vēl kaut ko piestrādāt, lai pēc tam likt siltumizolācijas slāni? Principā neapstrādā to, jo viņi piestiprina ar dībelēm, un tā mūrjava, vienīgais tā ir mūrjava, es nedomāju, ka viņu vajag tur obligāti ar grunti pārklāt, vai kā viņi tāpat jau, papildu piestiprinas tur. Nekas īpaši arī papildu nav nepieciešams atskaņā ražotē jau norādījumiem, uzreiz tavāte jau. Un otrs putukļi cik jau vēsturiska māja, kur bija apmestas sienas. Un tagad mums ir izstrādāts projekts, jau ir saskaņots, un tad vajag, kaut kur ir pazuduši tas apmetums, tad pirms likt izolāciju, siltumizolāciju, tad vajag atjaunināt to slāni vai ne? Labāk atjaunināt dēļ gaisa caurlaidības.
Jo bieži vien liekot izolācijas materiālu, paliek, mazas gaisa kameras, tādas liektas, tādas palielas. Tāda tilpība varētu būt teoretiski, ja tā tiešām vajadzētu ķieģeļu sienā, tāda vajadzētu, tā nozīmē, ka, jā. Tā ir mūra māja, bet ar apmetumu. Jā, tad apmetumu labāk atjaunot vismaz no vienas puses, no iekš vai no āras, jā. Sevišķi tas ir aktuāls, piemēram, keramzitbetona bloku sienam, kur jau varbūt būvnieks taupo murjāvu un tā, ka tur tā šūvas tomēr ir gaisa atlaidīgas. Ja vēsturiski bija apmetums, tad to apmetumu vajag atjaunināt. Ieteicams, atkal jautājums, jo vienmēr ir kāda, bilance starp ieguldījumiem, ieguvumu un tā, cik tu investē, cik tu dabūji pretī. Tur tāpat ir miljoni, sapratiet, un vienkārši doma ir tāda pataisīt labāk nekā sliktāk, dabūt vēl problēmas. Kopumā tāda, vispārīgi neredzu to konstrukciju, es jau to apmetumu jau, protams, atjaunotu, jā. Jā, paldies. Liels paldies! Jā, paldies. Jā, tad varam doties atpakaļ ceļā, cerams, ka bez sastrēgumiem, jā.